Baigi skaisti. Strādā tikai šitie visi. Vai Aldim prezervatīvi līdzi? Tā, nu šodien braucam uz Liepāju ķert lielos asarus. Mums līdzi ir kamera, kas nozīmē, ka ļoti iespējams, ka mēs neko nenoķersim. Tā kā, jā, vajag labs. Brauksim es, Aldis, Vārnas kungs. Viss te? Jā. Jā. Un Vilmārs vecais Kurzemes iezīmietis un Robis. Un galā mūs sagaidīs pasaules čempions street fishingā Jānis Briedis. Tas čempions? Briedžu kungs. Briežu kungs. Tāpēc viņš vakar Rīgā trenējās, jā? Trenējās, jā, un noteikti mums jau būs savstarpēji mazie mači. Un mēģināsim noķert kādu smuku asari. Bet vai būs? Mans ticams, jo, kā es saku, ir kamera līdz, tad tiem asariem parasti jau ir kā ir. Tad ir viss kārtībā. Tad ir viss kārtībā. Labi. Vienīgais balvu jāizdomāju uzreiz kaut kādu, bez balvas es tā kā nepiedalos. Gumijas sieviete. Labi. Tad uzvarētājs promenādes viesnīcā sodu stundu varēs ar gumijas sievieti pavadīt laiku. Bet Briežu kungam ļausim atvadāt ir? Lai ķer atvadā. Lai ķer atvadā, bet mēs jau laikam vairāk reku Vilmārs bija 3 dienas atpakaļ, ja? Jā. Tad kaut kādi asari bija, nebija baigi lielie, bet viens patrāpjās smūgs tāds 200 kilo 300. Tā kā, mēģināsim kaut ko, parādīsim kaut ko, Džigrigu, Karolīnu. Mēģināsim tam pasaules čempionām parādīt, kā jāķer. Jā, ielikt loķi. Jā. Kur vēžu ziemā, kaut kā tā, skatīsimies, kā mums ies. Briežu kungs jau vakar Rīgā trenējās, cik es sapratu, baigi. Bet kā viņam vai tas viņam palīdzēs? Es domāju, ka, varbūt. Redzēsim, skatīsimies, jā. Varbūt kādu līdeciņu noķersim. Uz gaismas pārslēdzi? Jā. Līdeciņu labāk vai neķerās Robīt, tāpēc, kad nav nepavadījis. Nekā nav? Jā, un Vārna kungs ir gatavojies tikai un vienīgi asarīšiem. Uz mikroģigu. Tādiem, jā? Jā. Ķeram džigrigā. Šodien laikam baigās trauma vēl nav. Tā vismaz neliekās, un mēģināsim tagad pieķert tādu svariņu tā, lai nav pa daudz un lai nav pa maz. Tagad skatīsimies, ir klējuši arī te paķer, bet nekas baigais viņiem vēl nav. Tā kā ir kaut kādas copes ir, bet viņu uz zandatu viņi jau tā izskatījās vairāk džigos tādām vēlākām gumijām. Pieredzi Vārnas kaut kas, ko paņēmis? Uz vēļu. Es tikai nezinu, kas viņš kaut kas tev ir. Kas tavs ir? Asarīts ir. Tāda tev džigiņā, jā? Džigiņā, jā. Jūrnieciņš skaisti. Tagad gaidīsim pasaules čempionu. Bet Baltais tikko nācis iekšā. Paskaties, ko paņēma. Es nezinu, kam viņš ir. Tas ir kaut kāds. Nē, tas ir ļoti labs, Rīgā arī viņš strādā. Jā. Bet viņš nevar dabūt. Laižam, lai paldi, kaut kas iekūdas. Tas ir maziņš vēl. Skaisti. Tā. Cik viņš bija? Centimetrs nenomērīt. Kādi 30 bija? Kādi 5-4.
bijušais čempions, kas atdeva savus pilnvaras. Kam? Kam atdeva šoreiz? Apsties pasaules rangā. Anglija. Apsties pasaules rangā. Nu, pastāst, Jāni, kāpēc uz šitā? Pasaules rangā apsties, jā. Viss. Pasaules rangā, bet, nu, joprojām viss ir nemainīgi. Pirmā vietā, jā? Jā. Tā, un resnais Robis nokāp no nullēm. Baltais asarīts. Tā jau arī knapi lūpiņā. Jā. Rekurē pasaules čempions. Gribu aprubīt uzreiz, ieraudzīju, kad kaut kas notiek. Nu, ko pastāst, nu? Jā. Uzdropšatiņu lūdzu. Gumija tāda. Asarīts smukiņš. Nu, ko teiks pasaules čempiņi? Neko viņš nesaka, klusē. Noķers pats. Nu, smuks. Sāks copēt. Vēl. Atkārtojums nav. Es to vecis nošķēru. Ej, tu nos Jāni nemet tik tālu prom. Nu, viesku, vēl. Normāls iepilī, ne? Aldi! Jā, 40. No. Nu, kārtējais dropiņš nostrādāja. Simpilīgais asarīts sāk pavērt mutīti. Smukiņš. Baltiņš. Sportiskais, Robi. Nu jā, rekā šodien cerējām uz lielajiem asariem, bet nekā nav. Nu, kaut kas ir, bet nav tā, kā cerējām. Kaut kādās dažādās tehnikās mēs te ķeram. Aldis ķer dropšotā tagad. Bišķi rezultatīvāk ir. Man ir džigriks, es no nullēm nokāpu, pirmo asaru dabūju. Robis ķer uz atvadu. Viņam viens mazs zandartiņš, vēl kādi 3-4 asarīši. Bet tā, ka būtu baigā razdāči, tā nav. Nu jā, nezinu, ko ieteikt, kaut kādu vasaru copēju. Nu, tas jau laikam katrai tehnikai jau jāpielāgo savs kātiņš kaut kāds ir. Un, nu, ir varbūt universālāk kaut kādi, bet tāda budžetam es teiktu, kad vajadzētu līdz te Liepājā, ja pasar iet līdz kaut kādiem 14, 16 grami
Tad var uztaisīt atvadiņu, tādu vieglāku, džigrigiņu, dropšotiņu. Nu, runa iet pa vieglo, jo es pats parasti vieglākā tehnikā ķeru tāds Briedis Jānis. Viņš jau ar 30 gramiem reku noķēra pāri vienu copmeni otrā kanāla malā, bet tā, ja tādā vieglā tehnikā, tad 14-16 grami pietiktos. Man bišķi jau es jūtu, ka bišķi tas kāds pa tādu bomīgi ir, šitam 21 grams ir. Bet nu jā, šodien straumi ir. Nezinu, man tie paši fanatiķi, visi tie dropšotā vai džigriga sviniņi, karabīnīti āķīts un aidā. Nekāda baigā māksla nav. Nu, tas Liepājas asfalts, viņš ir tāds cimperlīgs. Tā kā vairāk uz vietas šodien viņš tās copītis ir. Un tā īsti arī negrib ņemti. Baigi nevar pierunāt viņu. Aldim, es nezinu, Aldim jau laikam ir kādi 10 gabali. Viņš ķēra džigā, dropšotā. Nu jā, vienīgais, kas ir te kanālā makšķerējot, ir licenci vajadzīga. Un ezerā. Bet tomēr manā copē nopirkt, viss tas vajag pa vienkāršo ir. Nu jā, un tad ir tā, kad ir tā Bārtas upe, kur arī it kā baigi forši viss copīti bija, bet no šo gada viņi ir cieti tā kā ar to lašu nārstu saistībā. Jā, tad viņa laikam ir vaļā no 1. janvāra, ja nemaldos. Tad var braukt un ķert asarīšu līdz pavasarim mēģināt. Jānis aizbrauca vēl uz karostu. Paskatīties, varbūt karostā kaut kas labāk ir. Bet arī vietējie, tikai balto zivi ķer asari nav vietējie. Viņš kaut kāds, jā, tāds kūtris. Tā kā, nu jā, žēl pa Bārtas upi. Vietējie saka, viņi tur arī bišķiņi pārakuši viņi ir un kaut kas tur ir samainījies. Tagad tā zivī tur kaut kas jā. Ka tur tā kā vairāk laikam nepatīk, tā kā bija iepriekš, un to jau ej un uzmini, kā būs. Tā kā tā kaut kā. Bārta nav un sagaidīju otru asarīti savējo, izskrāpēju. Tā kā, vēl jau krastā nav. Bet. Tāds mazulīts vien ir. Nu, knapi lūpiņā. Jā, tāds kaut kāds. Lai peld tālāk, lai lietuvieši ķer. Maziņš. Un nav tāds. Mēra asrīs. Baltais jūrnieciņš. Priekš mačiem labs. Itāls. Tas asars tīra, bet tā baigi cimpelīgais. Vienkārši uz vietas, kustinot lēni pa gruntīti. Ir to negribīgi. Kaut kā viņš negrib ēst. Cerēsim, ka aktīvāks paliks. Bet pa būšanu viņš ir. Trijās provotkās 3 sopas. 2 sopas, 1 asars. Tā kā, jau teikt, ka viņi nav. Vienkārši viņš negribīgi ēd baigi. Vēl vienu izskrāpējām. Tā jau domāju, pa nulēm būs jābrauc mājās. Tāds normāls panenieks. Tāds, smukulīts. Liepājas. Kaut kāda ir, jā, bet jā.
Mēs ienācām pasildīties Aldis. Paņems tas plāns, paņems vienu kefīra glāzi un mēs skatīsimies, kā viņš dzers un sildīsimies. Daudz. Vai gaišie? Ritīgi gaišais tāds. Cepamais. O, tev jau normāli. Jā, nāk nokaut. Paliek jau karstāk. Zēni pēduši, drosmi sēdušies ir. Kas te nu būs te ko? Izķers visas zivis. Tas maziņš. Šitas tāds galīgi maziņš. Bet nu kaut kas ir. Pasās uz kādu sistēmu parāda māju. Uz sistēmu džiga-rigā. Nu, un uz keitiču. Keitiču maziņo tādu zivtiņu. Bet arī jau reku jau sažgambāja galīgi manam. Bet nu rāda. Ir, tagad kaut kā redz tāds opīt aizgāja. Palika siltāks droši vien. Jā, no točkas izspiež. Parāda, kā kurzemnieki uzdarbojās. Viņš ir baigi labi jūtās, ja? No diezgan ērti. Tev ir pie tās tālākās bojas vilmaļām. Tā bija mana točka. Kolīte strādā, bremzīte gaudos, asarīts. Mukam ir alga. Ir tricatņiks. No. Lūdzu, Vilmār, tava zibe. Man seja balss ieties jau.
Vilmārs tas ir. Vilmārs ir uzlicis aci. Lec iekšā. Es jūtu viņu augu. Atkal. Tu jūti, jā? Man ar tu kāds fotogrāfi. Nevarēšu. Iedot diviem kātiem aiziet. Gan jau kā aizies Vilmār. Bet šis ir labs. No. Tā, es esmu vainīgais. Man tā liekas, ka tu esi vainīgs. Gan jau, ka nē, Vilmāriņ. Zaļsvārcīt arī pieteicās. Paņēmu uz Vestina ar fanātiku Čigalu, ko var nopirkt Raterbaitā. Tāda maziņa ir, bet tāpat. Tā lai roļā lielga lielāka. Oi. Tā, nu pat cik mēs divi slaidām vaļā, un mums baigi daudz nebija. Tad uztaisīsim tādu mazu akciju, savāksim visu to laipu no vecajām auklām, jo te var redzēt, ka lēniem ir grūti. Es sev viņu savākšu. Un tad mēs tagad nostaigāsim šo laipu, kas ir tramvaja tiltam tanī pusē, it kā, kur nedrīkst makšķerēt, bet viss tāpat makšķerē. Jā. Savāksim. Satīrīsim. Karīvot. Redz, kas te samētājs papīrīši šādas. Tie no mūsējiem mums ir, ja? Bet jāatklāt līdz visiem. Te pat ar visiem dropsku tātiem? Jā, nu tie normāli āķi, klausies. Šitai mums krokodiliem ir. Tādi karpinieki. Šitas rities krokodila āķis. Universālais kaut kāds. Tīklo var uzdaust no šitā. Šitas ir viss normāli. Pasards it kā liekas, ka nekas nebija. Bet pusmaiss ar visādām auklām. Jā, jocīgi. Saimniek! Saimniek! Var paņemt lūdzu izmesti? Jā. Šeit tev iedošu uz zoliņu. Šeit. Nu šeit palaiš. Nu ko, Alduškin, Nu, ko? kāda copi mums bija? Nu, ko, mums bija laba copi. Zivs bija ļoti kūtri, baigi es negribēju, bet nu, mēs savu zivtiņas noķērām. Nu, es par sevi to nevaru teikt. Sanāk, es palikos no nulēm nokāpu, bet laikam saķeru vismazāk. Nu, Un beigās vēl līdeciņa bija maziņa. nu, bet neviens jau vienā otru līdzi neskaitīja. Nu, bija jau. Bija. Nu, uz plīts jau noķēram Nebija cerētie 40-nieki. Nu, jā, nu, ko Vilmārs Tas ir pie Vilmāra, jā. Nu, jā, tas jautājums ir pie Jā. Jā, Vilmārs solīja. Jā, solīja. Bet sapēt ir forši. Jā, sapratu forši. Zivs bija neaktīva, bet bija. Bet bija maz. Liepājā jau tā maz būt, ka viņi to ir. Šodien ņem, rītā neņem. Nu, mēs parasti patrāpamies, ka viņi neņem. Ka viņi neņem, jā. Jā. Un vēl šodien mums bija kamera. Tā kā... Tāpēc arī tas... Tāpēc arī mēs nenoķērām. Nenoķērām baigi. Nu, Jā. nē, noķērām, ko mēs Noķērām, bet nu ne tā kā gribējām.
Un Vilmārs mums apsolījis bija 40 asaras, bija, bet nevienu mēs Nē, neredzējām. kad es biju, tad viņa bija. Viens. Jā. bija. Nu, kaut kā tā. Nē, nu bija vismaz 3. Bet kā tur visi saka, brauciet sopēt vienmēr? Brauciet copēt ir forši, Jā, satīriet aiz sevīm. jā. Un, Roberts mums rādīja priekšību. jā, Es jau parasti nemusaroju, bet šoreiz jau nemusarojam, bet Aiz leišiem savācām. vācām aiz lietuviešiem. aiz lietuviešiem jau savācām. Tā bija šoreiz, jā. Bet tā ir jādara. Jā, nu neko, brauciet copēt forši, dabā forši. Jā. Man patika. Man patīk.